Mēs katru dienu ēdam. No rīta krosāniņu ar kafiju, lai labāk pamostos, vēlāk kādu šokolādes tāfelīti, lai vairāk enerģijas. Bet ko tu ēd, lai iepriecinātu savas acis? Protams, pirmais, kas ienāk prātā, ir mellenes. Bet es arī neatceros, kad es pēdējo reizi tās esmu ēdis. Paskatīsimies, kurus produktus noteikti neatstāt uz galda, lai iepriecinātu savas acis. Tātad kāpostlapiņas un spināti. Noteikti ieteiktu jums lietot kāpostlapas ar spinātiem vairākas reizes nedēļā, jo kāpostlapas un spināti satur luteīnu un zeaksantīnu, antioksidantus, kas ir svarīgi acu tīklenē. Ņemam līdzi. Es ieteiktu piepilnāt maz drusciņu eļas, tā viņi labāk iekļūst visas labās vielas jūsu ķermenī. Burkāniņš. Sēžot pie televizora, nevis čipšs, bet uzgāžam burkāniņu, kurā ir ļoti daudz A vitamīnu. Sīpoliņš. Protams, mēs lietojam sīpoliņus. Šajā gadījumā es ieteiktu sarkano sīpolu, jo tas satur vairāk kvercetīnu, kas ir viens no bioflavonoliem. Vienmēr sakot, viela, kas samazinās ar novecošanu saistītās acu problēmas. Ola. Olas, jā. Olas. Jo olas dzeltenums arī ir viens no luteīna un zeaksantīna avotiem, kas samazinās ar novecošanu saistītu tīkleņa slimību risku, kā arī kataraktas risku. Tāpat olas satur A, D, E un K vitamīnus. Pie olām. Piedod lūdzu. Maz druciņu zivtiņa, lasīti, tuncīti vai ančeviņu, kuros ir ļoti daudz nepieciešamās omega-3 taukškābes. Labu apetīti! Un, protams, vasarā, iekšā mežā, pa taisno no krūmiņa, mēlenītes. Lietosim šos visus labos produktus, un mūsu acis būs pateicīgas.